Policija atklājusi sintētisko narkotiku ražotni Bolderājā, kas iespējams saistīta ar ražotni, kas pirms pāris nedēļām atklāta Tukumā, norāda valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Rauls Kviesītis. Tika aizturēts 3 personas, agrāk jau arī nonākuši redzeslokā par narkotiku nelegālu apriti. Dzīves vietā tika veikta kratīšanas, kā arī lietošanā esošās telpās. Tika veiktas kratīšanas, tika izņemts liels daudzums šaujamieroču, sprākstvielu, munīcijas un šaujamieroču izgatavošanai paredzētas iekārtas. Kā atklāja Kviesītis, policija turpina noskaidrot, vai ražotnē tikušas izgatavotas ne tikai narkotikas, bet arī ieroči. Kopumā izņemta aptuveni 100 kg dažādu narkotisko vielu, ieskaitot arī pusfabrikātus. Mēs saprotam to, ka Latvija tātad nav tas tirgus, tik liels tirgus jebkurām noziedzīgām darbībām, un daudz kas, protams, tiek eksportēts, ja tā mēs nosauksim. Ja? Tad šī gadījumā arī viennozīmīgi, ka daļa tika eksportēta, ja? Bet uz kurām valstīm pašlaik mēs nevaram apgalvot. To izmeklēšanas laikā mēs noskaidrosim. Neskatoties uz munīcijas daudzumu ražotnē, persona aizturēšana noritējusi mierīgi.